Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka manas programmas bērniem Trakā diena pilī un Kur pazudis vilks ir tik ļoti populāras, ka šobrīd visi datumi līdz jūnijam ir jau aizpildīti. Bet jūs varat rezervēt koncertus vasaras mēnešiem un rudenim, kā arī programmas Latvijas skolas soma nodarbības pasagas no pirmsākumiem līdz mūsdienām un Vilim Plūdonam 150 var rezervēt jau uz nākamo mācību gadu. Bet šajā vakarā sena pasaku drauga Andra Marta 2021. gadā izdota pasaka Neticamās planētas no grāmatas Tas, kurš draudzējas ar zvaigznēm. Planētu lielajā kosmosā ir ļoti daudz, tikai mēs par tām gandrīz neko nezinām. Tāpēc es nolēmu darīt jums zināmu to, ko par planētām zinu es. Kā es to uzzināju? Šie stāsti pie manis atnāca kā nakts sapņi, un es vienkārši tos pierakstīju. Bet tagad sākšu stāstīt visu pēc kārtas. Lielajā kosmosā bija kāda samērā prāva planēta, uz kuras dzīvoja daudz cilvēku. Viņi bija laipni, smaidīgi, dzīvespriecīgi un ārkārtīgi čakli. Viss bija labi līdz brīdim, kad pie varas nāca jauns karalis. Viņš nebija nekāds jaunēklis, drīzāk gan vīrs brieduma gados. Jaunais karalis nolēma planētas iedzīvotājus padarīt vēl laimīgākus, bet, lai tas varētu notikt, vispirms jau laimīgam bija jābūt pašam karalim. Tā nu karalis uzcēla sev pilnīgi jaunu, lepnu pili. Izdomāja vairākus veiklus, bet pilnīgi likumīgus paņēmienus, kā pašam kļūt vēl bagātākam. Ilgu laiku viss ritēja gludi, bet tad atradās ļauni cilvēki, kuri nezin kāpēc izdomāja, ka karalis savas bagātības nav ieguvis īsti likumīgā ceļā. Tas ir patiesībā nozadzis vai pat nolaupījis. Cilvēki to uzzinot, sāka izrādīt neapmierinātību ar karali. Neko daudz jau viņi protestēt nevarēja, jo karalim bija varena apsārdze un liels ziņu pienesēju pulks. Karalis līdz ar to zināja pilnīgi visu, kas notiek viņa karaļvalstī, un jutās absolūti drošs un aizsargāts. Tos cilvēkus, kuri pret karali izrādīja nepatiku, karalis lika atbrīvot no darba, un šie cilvēki bija spiesti pārcelties dzīvot uz kādu citu planētu. Savukārt tos, kuri turpināja karali abrīnot un pat pielūgt, viņš iecēla augstos amatos un dārgi atalgoja. Negaidīti uz karaļa planētas uzradās kāds jaunēklis, kurš sāka atklāti citiem cilvēkiem stāstīt par karaļa ļaunprātībām. Jau agrāk šīs ziņas slepus klīda starp cilvēkiem, bet tikai kā baumas un tikai izrunātas pušķukstus un tikai tad, kad tuvumā bija cilvēki, kuriem pilnībā varēja uzticēties. Savukārt šis jauneklis visas ziņas par karali darīja zināmas citiem cilvēkiem bez bailēm un skaļā balsī. Jaunietim radās ļoti daudz sekotāju, un karalis sāka justies aizvien nedrošāks. Karalis gan varēja dot pavēli jaunekli apcietināt vai pat nogalināt, tikai viņam bija bailes to darīt. Ja šo puisi apcietinātu vai nogalinātu, varētu sākties plaša visas tautas sacelšanās. Kaut kad agrāk jau tā bija noticis, un šādi nemieri parasti beidzās ar vecā karaļa kāšanu. Kādu laiku karalim tautas dusmas izdevās noslāpēt, ik pa brīdim sodot kādu no sev tuvajiem galveniekiem un visu vainu par ļaunprātībām noveļot uz šo cilvēku. Tomēr šāda rīcība pamazām pret karali noskaņoja arī galveniekus, jo tie sāka no karaļa baidīties, saprotot, ka nākamais grēkāzis varētu būt jebkurš no viņiem. Karaļa pilsētai blakus atradās cita planēta, kuras valdnieks bija ļoti labs karaļa draugs. Jūtot, ka nu pat notiks sacelšanās un viņš tiks gāsts, karalis nolēma mukt. Tas notika naktī. Piekrāvis savu kosmosa kuģi pilnu ar dārglietām, karalis kopā ar savu ģimeni, dažiem vistuvākajiem galveniekiem un visusticamākajiem apsargiem slepus devās uz blakus esošo planētu.
Ļaunā karaļa kosmosa kuģis iegāja blakus esošās planētas orbītā, un karalis otras pilsētas karalim nosūtīja ziņu, kurā lūdza atļauju nosēsties. Ilgāku laiku nebija nekādas atbildes. Kad beidzot tā atnāca, karalis jutās nepatīkami pārsteigts. Viņa draugs, otras planētas karalis, atteicās dot iespēju ļaunajam karalim dzīvot uz savas planētas. Atbilde bija diezgan gara, un daži tās teikumi bija īpaši nepatīkami. Es nevaru tev ļaut dzīvot uz savas planētas. Starp mūsu planētām vienmēr ir bijušas draudzīgas attiecības, tādas ir arī starp mūsu planētu iedzīvotājiem. Tevi tavas planētas iedzīvotāji šobrīd neieredz un ienīst. Ja es ļaušu tev dzīvot uz savas planētas, starp mūsu planētu cilvēkiem radīsies naids. Es to pieļaut nevaru. Meklēt citu iespēju, kā turpināt savu dzīvi. Ļaunajam karalim nekas cits neatlika, kā doties kosmosa plašumos un meklēt kādu citu dzīvošanai piemērotu planētu. Mēs nezinām, vai viņam tas izdevās. Ļaunas mēlis gan melš, ka karaļa kosmosa kuģi ir aprijis melnais caurums. Melnais caurums esot ierāvis sevī arī visu uz kosmosa kuģa esošo ļaunumu. Par planētas karaļvalsts jauno karali kļuva tas pats dumpīgais puisis. Lai viņš nekad nekļūtu līdzīgs ļaunajam karalim, puisis nodibināja patiesības un labo darbu ministriju. Šīs ministrijas darbinieku uzdevums bija regulāri uzklausīt planētas iedzīvotāju sūdzības par viņiem nodarītajām pārestībām un censties visu izlabot. Ministrijas darbinieku pienākums bija rūpīgi sekot līdzi arī paša karaļa rīcībai, lai viņš nekad nekļūtu par ļauno karali. Pasaka līdz ar to ir izstāstīta, un es tev vēlu šajā naktī saldu miedziņu. Ar labu nakti!